Mm. Sveiki! Čau! Šodienas temats ķeroties ātri pie perioda. Mēs zinām, ka jūnijas ir eksāmena laiks, un mēs ķersimies pie slinkuma, linkuma, laid man vaļā. Tevi kuls, manīm sāpēs, man Oma visu laiku šo teikumu teica bērnībā, jo man patika uz gūšņā tas linkot, kā jau vienmēr uz muzikas skolu bija jādodās, un tev tāds, nē, es gribu gulēt, es gribu ēst vai kaut ko citu, vai arī brīvdienās negribēju klavieres spēlēt. Un Oma man visu laiku šo teikumu stāstīja, un es papētīju patiesībā, kas tur ir apakšā šai te mantrai, ko stāsta, jo patiesībā tad, kad mēs, tā ir mūsu tā daļa, tas mūsu slinkums, un to ir jāakceptē, tas viss ir ok. Mēs ļoti labi zinām, ka mēs darām arī daudz ko pēdējā brīdī, mēs padalīsimies ar to, jo tad, kad deg tās tupelītes, mēs darbojamies aktīvāk, vairāk, un mums ir iekšā tās dzinējspēks to izdarīt. Bet, protams, kad mums sāpēs, mēs bieži vien sevi pa daudz bakstam, un tad mēs vispār nedaram. Tā kā, Helmut, varbūt tu vispār pastāsti, kā jaunietis, tu ej šobrīd cauri, esi gājis ar eksāmeniem, kā tu esi jutis to savu slinkumu un to sišanu, sevis kulšanu un pēršanu? Ar ko lai sāk? Man pašam tagad ir tāds diezgan crazy periods skolā, jo man ir noslēguma darbs, kvalifikācijas darba izstrāde. Tagad mēs rakstam šo podcastu, ir palikusi vēl aptuveni nedēļa, ko strādāt. Jau nākamnedēļ pirmdien ir kopumā viss jāiesniedz, tā kā ir darba pilns rokas. Un ir riktīgi jāsaņemās, un vispār pēdējās nedēļas ir bijušas tādas ļoti noslogotas un tādas, trakas, ka ir arī nācies, nezinu, kā latviski ir sacrificeot. Ziedot. Ka ir nācies ziedot ļoti bieži, teiksim tā, veselību, miegu un labsajūtu un visu pārējo. Un visu laiku ir jāmēģina būt fokusā, un īpaši man kā māksliniekam, radot mākslas darbu, tā būtībā visu laiku ir jākustina sava radošā smadzenes daļa un jādomā dažādi vizuālie risinājumi, kas ir īstenībā ļoti liels izaicinājums, īpaši tad, kad tu esi noguris un kad ir mācību gada beigas un vispār vēl nerunājot par visu to spiedienu, kas ir no visas ārpasaules un no skolas un vispārējais. Tā kā ir diezgan traki, bet, protams, ka tas viss vienā brīdī beigsies un ka tas nav mūžīgi un ka tas ir tāds periods un viss būs kārtībā un viss izdosies, jo kas dara, tam izdodas. Bet, un visu šo iemeslu dēļ, tad, man liekas, tas slinkums jau pats dabīgi arī rodas īstenībā, tāpēc, ka tad, kad mēs esam ļoti noguruši, mēs esam nostrādājušies, mēs dabīgi, sākam slinkot, ka tas pat nav tāpēc, ka mēs speciāli slinkojam, vienkārši tad, kad ir daudz un dikti, tad dabīgi ķermenis grib vienkārši pagulēt vai padarīt kaut ko citu, vai tad, kad tu strādā pie darba, kas pat tev tik ļoti patīk, ko tu izbaudi, tā būtībā. Tik un tā, tad, kad tu viņu dari visu laiku, un tad, kad tev vēl pie tam ir kaut kāds, zem tu spiedienesi, ka tevi vērtē, ka tavs darbs visu laiku tiks analizēts, un ka tu to nedari īsti priekš sevis, bet dari kopumā priekš atzīmes un priekš komisijas manā gadījumā arī. Kad, protams, ka vienā brīdī tev apnīk, vienā brīdī tev vienkārši, kas saka, zēbē ir. Un tad tu tā kā sāc. Smadzenes cenšas atrast veids, kā nedarīt, kā varbūt vilcināt stiepu gumiju un tā tālāk. Un tad jau noteikti tā ķēdītas reakcija, ka tu neizdarīji, un tad jādara rītā, bet tad rītdien pienāk un tā tālāk. Tā veidojas tas slinkums. Tas ir manā gadījumā tā šajā dzīves posmā un periodā. Bet slinkums, jā, protams, ir tāda lieta, ar ko jācīnās. Skolas laikā visu laiku tā disciplīna, jātrenē disciplīna. Grūts jautājums īstenībā, jā. Jā, šajā dzīves periodā, kad es jau esmu beigusi visu šīs studijas un ir ģimene, tad atskatoties atpakaļ, tās ir bijušas kā tādas fantastiskas mācības, jo patiesībā mēs visu dzīvē beigās darām priekš citiem, lai citiem ir labi, tālāk ģimenei vai uzņēmumā, darbos, jo patiesībā šeit, kad mēs esam kā studenti,
mēs mācamies no bērna kājas. Mēs sākumā gūstam zināšanas, mēs tikai ņemam, lai dotu tālāk, bet patiesībā visa tā dzīve, kad mēs kļūstam laimīgi, ir tad, kad mums ir patiesībā grūti, mums ir izaicinājumi, un tad, kad mēs dodam citiem. Tas tās interesants paradoks, jo mums, protams, arī pašiem jāgūst kaut kāda veida spēks, lai mēs spētu dot, jo tas podiņš ir tukšs, tā tad idejas neradīsies, arī nespēsim neko ražot un neko interesantu, jo patiesībā Helmuts dara ļoti interesanti šobrīd radot, jūs redzēsiet, kā profils mainīsies. Jā, to pārmaiņas. To bija lielas vizuālās pārmaiņas. Un tik interesanti, un viņš to dara šobrīd radot, un tas ir pēc tam jums, lai baudītu, lai kopā ar bērniem darbotos, un arī, kad mēs esam runājuši ar Helmutam, arī ir tāda sirdslieta, kā vispār pedagoģija un tāda saikne, un varbūt kādreiz arī pats būs kā pedagogs, nekad nevar zināt. Un, šis aplis ir tāds nebeidzams, bet tur jāgūst to spēku, tāpēc, kā tu teici, tas slinkums arī signalizē, kaut kas ir par daudz, jo arī ir tās sezonas, kurās mēs esam, kad mēs atpūšamies, kad mēs rukājam kā mežoņi, un tas ir jāpieņem, bet jo mēs vairāk sevi sitam, kad mēs esam slikti tāpēc, mēs ilgāk nedaram tās lietas. Melai Robinsai interesantai autorei ir, uzreiz likums 5, 4, 3, 2, 1, daram. Un pēc tam patiesībā, ja mēs sev pasakām, mēs darīsim tikai minūtīti, sevi pierunājam, mēs darām ilgāk par to minūti beigās. Mēs tur aizējam varbūt stundu un 2, bet tā ieslīgstam tajā pierunāšana ir traka ar savu to, kā lai saka, slinkumu. Ja mēs sāksim diskutēt, mēs zaudēsim. Es arī, ja es, piemēram, guļu gultā, man ir jāceļas 5 no rīta, jāskrien, un es sāku diskutēt, bet ir silta gulta, vējš, es dzirdu ārā vēju, es sāku ar viņu runāt, es beigās būšu pārgurusi, runājot ar savu to iekšējo sabotieri, ka es aiziešu gulēt. Tur ir rīcība, tur ir pat taisno rīcība, bet tādā, kā lai saka, jāskatoties, kas ir atpakaļ, ja ir pilnīgs pārgurums, ka tu tiešām nevar piecelties, tad būs bieži vien arī jāpaguļ, bet disciplīnai un darīšanai tas slinkumiņš tur beigās, tu jūties tomēr priecīgāks, ka tu rīkojies un darbojies. Tu gūsti to spēku, jo kāds tas spēks ir pēc tam, ja tu esi kaut ko radījis. Tas ir tāds gandarījums, vai izmācījies, sagatavojies eksāmenam, vai aizgājis pilnīgi negatavojies. Kādas ir tās sajūtas, ko mēs zinām, kad mēs tiekam pāri tam slinkumam? Jā, tu teici par to uzsākšanu. Visgrūtākais ir uzsākt. Tiešām tas ir liels izaicinājums. Īpaši radošajā pasaulē, tas nav tā, ka varbūt es nepārstāvu šo pasauli, tāpēc es nezinu, varbūt tur ir cita mērķa savā ziņā, bet piemēram, matemātikas pasaulē, teorētiski, tu piesēdies, tev ir priekšā norādīts uzdevums, tu viņu risini, un tas ir tavs uzdevums, bet radošajā pasaulē ir drīzāk tas, ka tu uzsāc, atver baltu lapu, un tad tu domā, ko tu uz līdzes liksi virsū. Tas ir grūti, ļoti sarežģīti, jo iesākt vienmēr ir pats grūtākais, kad ir jādomā kāds vizuālais risinājums, tad redz baltu lapu, tad vēl pie tam tev ir vēl 101 ideja, tas baigi paliek overwhelming. Un tad ir, visa kā pa daudz. Visa kā pa daudz, un tad tu beigās, un tad parādās arī tas slinkums, ka tev ir tāds, labi zini. Tagad nē, vēlāk, tad kaut ko izdomāšu. Atlikšu. Un tu atliec, nekas jau īstenībā nemainās. Un tad, kad tu iesāk paiet tās pirmās 5 minūtes, tu uzliec tur tos pirmos 3, teiksim, formas, uz tā baltā papīra. Aiziet, un tad tev dabīgi sāk, tu iegājis tajā, uzsāc to ceļu, un tad tu ej, un tad jau, tu saproti, kā vispārreiz darīt un kā nonākt līdz rezultātam. Bet tas ir jātrenē, jo, īstenībā, tagad es nogurs, es nezinu, 5 to sekundžu likums. It kā es saprotu to domu tam visam pamatā. Realistiski, es arī esmu mēģinājis, guļot gultā, domāt, tagad es noskaitīšu līdz 10 un celšos, un tad es noskaitīju līdz 10, tad es domāju vēl noskaitīt līdz 10, un tad beigās es pamostos. Bet tur ir tā rīcība, kas trūkst, tā celšanās, jo, ja mēs skaitīsim vēlreiz vai domāsim, sāksim diskutēt, tas princips vēl nestrādā. Tur ir tā rīcība, kas ir kā raķetei. Piespiež savi rīktīgi. Kad viņa visgrūtākais ir tas starts, un tālāk viņa aiziet.
Es arī rakstīju grāmatu, cik smieklīgi, kā teicu, uz balts lapas tu sēdi, un tev liekas, neviena ideja nav, man tagad spēle ir jāizdomā, man tagad ir jāuzzīmē logo. Un tev ir tāds nav ideja, bet tu sāc kaut ko spēlēties, kaut kas ienāk prātā, un tu nonāc tādā mistiskā zonā. Tā ir tāda izolēšanās burbulis, tāds fokus, un tu vienkārši tur radi. Tev nav apkārtēji trokšņi, tev nav tās trakās domas, es nevaru, kas man būs jādara, kas man būs jāizdomā, bet tu dari. Tu tajā fokusā mierā dari, ka tu nesit sevi. Tā spēcīgāk, ar tām domām, jo mentālā tā vardarbība pret sevi ir reāla. Ar kopā to slinkumu. Tāpēc ir tas teiciens. Mēs jau darām ļoti daudz pāri īstenībā ikdienā. Bet, tā kā pie tā nevajag sev vainot, tāpēc, ka, tāda ir dzīves realitāte, nav viegli nekur, un bieži vien, tā kā vienkārši ārējie faktori, kā lai pasaka... Kā ir inaktivizēt? Jā, aktivizēt. Tā kā nekad drīzāk, bet pamudina darīt sev pāri. Lūk. Jā. Un tas tā kā drīzāk, kā to var izsināt, varbūt vairāk. Mācīties laikam varbūt palaist lietas vieglāk. Uztvert lietas vieglāk, varbūt vairāk ignorēt to, mācīties ignorēt to pusi un vairāk domāt par sevi un savu labsajūtu, sekot līdz savai veselībai, varbūt mainīt kaut kādas dzīves paradumus, mācīties sadzīvot un uztvert tās lietas savādāk, lai ar mērķi, lai tev ir labāk, lai tu jūties labi. Tas nav vienkārši, tas ir nereāli grūti. Ja, tas, man aizvien projām tas nav izdevies. Ja, es nevaru, piemēram, tā izslēgt ārā domas par to, ka man skolā kaut kas slikts notiek. Un tad es nevaru tā personīgi, nekas, kas tam man, tur, lai notiek. Nav, tas tā, ļoti reti, ka kurš tā var. Un bieži vien, tur arī tāds paradoks īstenībā, jo arī, ir situācijas, ka, ja tu par daudz palaidi vaļā, tad daži vien tas ir arī slikti, tas nevienmēr ir labi. Ir jāatrod, ļoti jāskatās tas balans, kad tu palaidi lietas vieglāk, lai tev ir labi, un atrod to balansu, bet nepalaidi tik daudz vieglāk, jo tad atkal ir pretējais efekts. Tā kā tas ir tāds mūždzīves jautājums, man šķiet, ko visi meklē, un tas tikai ir trendiņi un ar disciplīnu savā ziņā, jā. Tu pieskāries foršai zelta atslēdziņai par tiem kārinājumiem. Un šeit ir tāda interesanta taktika, ko darīt, ko es arī pielietoju, ko arī Tony Robbins stāsta. Lielisks spīkeris, kā angliski teikt, un kas par latviešu spīkeri tie ir. Runātājs. Jā, bet laikam viņi bišķi savā mentori, tā kā mentors. Jā, mentors. Un viņš lieliski pieskāras pie tā temata, ka ir jāpadara grūtas lietas, tās, kas mums traucē. Tātad, piemēram, ir sociālajie tīkli, ērti aplikācijā, mēs viņus mainu izdzēšam, un tad ir grūtāk tev jāiet speciāli datorā, ja tu tiešām gribi kaut ko pastīties, vai paslēpt tās aplikācijas, ievieto mapītēs, vai izslēdz notifikācijas, bet tos tieši grūtās lietas, kas jādara, tātad sportošana, piemēram, noliec, ko es daru reāli, sagatavoju iepriekšējā dienā tupelītes sev jau sporta tērpu, un tu vienkārši tev nav ko domāt, tur, kur redz to tērpu, tu uzvelc un vienkārši skrien, tu nedomā tagad, kur man bikstas, kur man jaka, kur man zeķes, bet ir sagatavots, tu padari tās grūtās lietas, kas ir tiešām jādara, kas pēc tam tev to dopamīnu labo dod, tu viņas padari tādas, ātras, kur es dodos, man ir deguna priekšā, jo pirmā stunda arī ejot gulēt un sākot dienu, es neaiztieku telefonu pirmo stundu, tas pilnīgi, kā likums, man telefons ir tātad grūti, es viņu padaru, nevis es guļu ar telefonu šeit, piemēram, uz galdiņa, bet man viņš ir citā istabā ielikts atvilknē, lai man ir tiešām grūti, jo smadzenes jau, varētu pastīties kādu e-pastu, vai tas e-pasts atnāca, vai viņš aizgāja, un tev ir tāds, kur ir mans sporta tēps, es dodos ārā. Un tad, kad man ienāks tā ideja pēc stundas, es tur palasīšu, kaut ko pamācīšu, es iespējams pat aizmirsīšu.
un pastrādāšu un neaiztikšu to telefonu, jo tas ir kosmos. Tu paņem to telefonu un pēkšņi ir stunda vienkārši pazudusi. Jā. Kaut kādā mistikā, reāli Nē, mistikā. Tu varēji pasportot, tu varēji pamācīties, tu varēji izpildīt tos uzdevumus. Un tas ir tik interesanti šo te taktiku eksperimentēt. Tāpat kā arī pateicības žurnāls. Ja man viņš nebūs pie galda, tā kā es eju gulēt, es viņu reāli nerakstīšu. Kaut kur, ja es viņu būšu atstājis citā istabā, es viņu reāli nerakstīšu. Es nepateikšos, jo tās pateicības ir ļoti liels spēks un viņš ir nopietnas tieši mentālajai veselībai. Jo mums liekas, ka mums prātam nekad nav gan. Mums kaut kas jānopērk, kaut kas ekstra. Bet, ja tu pateicies, kas tev šobrīd jau ir, tas ir tāds spēks. Sākumā ir grūti. Tātad elpošana, ēdiens, māja, pajumte, iespējas. Tālāk jau padomāt, kur studijas, man būs bērni. Un, jā, tas katrs ir tas pateicības momentiņš, tas zelts, jo mums informācija ir traka mēdījos bieži vien, un viņi mums ļoti stimulē, ka tas trūkst, tādas šausmas notiek, tas notiek, bet patiesībā mums to miera stadiju jāsaglabā vienmēr, jo mūsos ir tas miers katrā. Tikai viņu var normāli izsist, un tad jau ar prātu notiek traks lietas, un mēs nevaram realizēt lietas, kas mums patiesībā ir svarīgas un kas mums ir jādara. Nu, vislabākais, ko tu vari darīt, kad tu kaut ko strādā vai ka tev ir jāsaņemās, reāli izdzēst visus sociālos mēdījus. Es tā daru personīgi. Tad, kad man ir, tagad man ir pilnīgākā... Es nezinu, vai tā drīkst atstāt. Kā mēs pateiksim, tātad pilnīgi tūtā. Jā, pilnīgi, kad ir pilnīgi tūtā. Jā, tad jā, tad tā kā, jādzēš laukā. Tā kā, jo tas tādu enerģiju paņem un tādu uzmanību paņem, un tā kā pilnīgi nevajadzīgi, jo nekad nebūs internetā tāds periods, kad informācija būs mierīga un kad nebūs nekas tāds, kas varētu mūs satricināt. Jā. Tāpēc, ka tas pelna, tas pārdodās. Jā, tad vienmēr būs, jā. Tas jau cits temats, bet jā, kopumā vienmēr būs kaut kas, ko tu pamanīsi internetā, kas tev sakairinās, kas novirzīs tavas domas. Un realistiski, jā, kad vienīgais risinājums tam ir dzēst laukā. Es nezinu, daži cilvēki baidās no tā, bet saglabā paraules un izdzēs. Pēc tam, kad tev izdarīs to darbu, ielādē atpakaļ, tā paraules ir, tu neko nezaudēsi, jebkurā gadījumā. Jā. Un vēl ir liels tāda mācība, tu redzi to informāciju, bet laist prom. Jā, es viņu zinu, bet neievilkt sevī, kad trauksmes sākās, paranojas un tās varbūt nakts negulēšanas, kad domā reāli šausmās to visu. Un tas arī ir tāds mūža mācība, jo mums ir neskaitām sitiens dzīvē. Jā, mums ir arī ļoti neveselīgs veids, kā tik galā ar slinkumu. Bieži vien ir, ka mēs skatāmies sociālos medijus, ka mēs apguļamies un mēs tā kā mēģinām saņemties, novirzot savas domas, skatoties socials. Jā. Un tā kā, tas ir ļoti neveselīgs veids, kā to darīt, jo pirmkārt ne tikai tas, ka smadzenes pierod, bet arī tu īsti neatpūties nekādā veidā. Tas nekad TikToks nekad nepalīdzēs tev saņemties. Tā kā uz to momentu dabū to dopamīnu, un ka tu dari kaut ko tu savā ziņā izbaudi, bet realistiski tā zilā gaisa un centimetru attālumā no tavām acīm vispār neko nepalīdz un nemaina. Jā. Tas ir veselē, tas ir teiciens, tas sliktais dopamīns, jo pēc tam ir slikti. Sākumā ir uz īsiem brīžiem, kad tu skaties, ir tik labi. Jā, uz to momentu ir forši, bet pēc tam ir tik slikti. Tāpēc vēl sliktāk. Sportā ir interesanti, ka sākumā ir tik slikti un tik grūti un mēs vaiminājam, bet pēc tam tas benefits ir tev ir spēks dienai, viņš ir tik ilgstošs, tāpēc ir svarīgi sadalīt šos svarīgos dopamīnus, tātad to telefonu prom naktīs, paslaipjam, padaram grūti, un tad tās grūtākās lietas padaram vieglākas. Jā. Tas dvēselē, tas patiesībā, kas šobrīd arī mentāli, par ko runā, man bija pārsteigums, jā, tas 61% pētījumos ir, ka mentālā veselība, it sevišķi jauniešiem, ir kritiska. Latvijā jau īpaši. Nereāli, tas stress, tas spiediens, kura ir visi skolēni, esot visā šajā studentu un skolēnu vidē,
aizvien projām. Viņš ir nereāls, un es aizvien projām uzstāju, ka tam tā nebūtu jābūt, jo skolai ir jābūt vietai, kur augt un kur justies labi, radīt. Jā, mēs jau esam iepriekš runājuši, jā, noskatoties pēdējos podkastus, tā arī radot pamatā doma, mērķis, misija, veicināt, lai skolas vide nav vide, kur skolēns jūtas slikti, bet kur reāli var radīt, var nākt ar prieku un iedvesmu un mācīties. Skolā viss tā smagā vide arī viņā rodas tas slinkums. Un tad arī rodas tā ķēdītas reakcija skolā, kad skolotāji ir dusmīgi, skolēni ir dusmīgi, skolotājs vaino, ka neviens nestrādā, skolēni ir noguruši, ir slinkums. Un tad jau rodas arī tā ļoti smagnējošā, ļoti sakārnētā vide klasē, un tad skolotāji iet pie vecākiem un saka, ka šī ir visbriesmīgākā klase, kas man jebkad dzīvē ir bijusi. Jā. Nu tā, un tā kā, Tā gribēšana mācīties vispār kaut kur ir pazudusi. Nē, viņi ir pazudusi. Tā kā tas ir nereāli, cik tie skoliņi, jo tas spiediens viņš ir liels, prasības ir skolā ļoti augstas, kam tā ir jābūt, bet, bet to ir jārisina savādāk. Jā. Interesē, gribai mācīties. Trenēt, mīlēt to, ko tu dari, jo bieži vien skola, īpaši radošās skolas, pēc manas pieredzes var teikt, nogalina to mīlestību pret to mākslu, ko tas skolāns mācās, izzina. Jo jā, tas creative overload, angliski sakot, viņš ir diezgan apjomīgs un tas jaunietis, viņš nav nekāds beig pieredzējis. Jā. Viņš atnāk uz to vidusskolu, cik viņam gadi ir? 16, jā? Tā kā, bērns kopumā, jā. Un prasīt no viņa radīt, es nezinu, semestra laikā pār 20 darbiem, spriediet paši, vai tas ir vajadzīgs vai kā, jo es domāju, ka mēs spējam radīt daudz, sasniegt augstāku kvalitāti darbiem un visu, un noturēt savu disciplīnu un vairāk neslinkot, ir tad, kad mēs pamatā jūtamies labi. Un tā ir viena no pirmajām lietām, kur skolā vajadzētu strādāt, īpaši Latvijā. Un aizvien diemžēl, tas jautājums tiek ignorēts. Un tad arī rodas šīs slinkuma problēmas attiecīgi. Tā kā skolas klausās, lūdzu, runājam par šo, jo tas ir super svarīgi. Jā. Apmaksāsies dienas beigās, un skolēni jutīsies labāk. Skolotāji jutīsies labāk. Un visi būs laimīgāki un priecīgāki. Bet, arī, protams, var ilgi par to runāt, jo, ir jādara. Tad skolotājiem arī, skolotāji iespējams šo klausās, un tad viņi arī varētu teikt, es esmu mēģinājis, un man klasē ir viens palaidnieks, kurš slinko, un nekas nemainās tā tālāk. Jā, protams, jaunieši ir ļoti sarežģīts būtnes, un nevienmēr tas tā ir, ka mēs tagad būsim draudzīgi viens pret otru, un cilvēks šitā mainīsies, un būs disciplināts, un vispār kārtībā. Skolēni arī ir jaunieši, mācās, un viņi nav neviens mēs perfekts. Bet ir jāsāk ar kaut ko, ir jāskatās uz lielāku bildi, un ir jāmaina lietas, lai kaut kas paliktu labāk. Jo ir vieglāk pateikt, ka tā ir un viss, un to nemainīt. Un man ir prieks vispār dzirdēt mājmācībā fantastiskus tādus stāstus, ka bērni tiešām grib mācīties, un viņiem ir tāds, viņi satiekās ar bērniem, kas ir skolā, un viņiem nepatīk mācīties, un, piemēram, viņi aiziet uz muzikas skolām, un tad stāsta, piemēram, tie bērni, kas ir mājmācībā, viņiem ir fantastiski, viņi grib visu izzināt, un tieši ir iemācījušies, mācīties kā ar prieku, un nevis bailēm un tām dusmām un to spriedumu un spiedienu, bet tas ir tāds interesants, no kā visas šīs sistēmas, arī alternatīvās, viss var mācīties un arī likt parastajā izglītībā, kas mums ir valsts izglītība, jo arī fantastiskas pieredzes esmu redzējis Valdorfa skolās, un tas ir kaut kas tāds maģisks, tieši veidojot to vidi, un tas ir nopietni, jo tas arī jautri ir to, es tur saredzu personīgi baigo jautrību. Ja tu šis varbūt vairāk mērķēts ar pieaugušajiem, skolas vadībai un skolotājiem, īstenībā tas ir baigi interesanti. Veidot to vidi interesanti, rotaļīgu, redzēt, ka skolēniem patīk un radīt kaut kādu arī prieku pašā sevī, kā pedagogā,
Tas vairo Tas ir spēku. baigi Tas noteikti interesanti. vairo spēku darīt. Enerģija, dalīties ar enerģiju, man liekas, tas jau arī ir, tā skolotāja viena no mērķiem, uzdevumiem, būtība, ka tu radi to vidi mācīšanās. Bet, par to tālmācību jāsaka gan, ka, tas arī ir baigais koks ar diviem galiem, tas varbūt ir temats citai dienai, bet, protams, ka tālmācība ir, Mājmācība un tālmācība ir divas dažādas lietas. Bet, jā, bet par mājmācību runā? Bet viņas apvieno arī tālmācību mājmācībā. Tur ir jābūt baigam atbalstam, tur ir jābūt gribas spēkam, tur ir ļoti spēcīgi arī savu mīnus, teiksim tā, tā kā es varbūt būtu, es gribētu būt uzmanīgāks drusku par to, tāpēc, ka, protams, ja tev ir atbalsts ģimenē, vai tev ir blakāns cilvēks, kas tev māca vai pamudina mācīties, tad ir ok, vai arī, ja tam jaunietim ir tiešām kaut kāda profesionāla mērķa dzīvē vai dzīves situācija, kur viņš saprot, ka viņam ir jāmācās pašam, ka viņš nevar slinkot un viņam ir jāpiesēžas un jāmāc ar to interesi, tad ir viss kārtībā, bet, protams, ka tālmācībā, tā ir tāda diezgan statistiski arī runājot maza daļa ar jauniešiem. Tā kā, ka tur ir pavisam cits problēmas. Bet tas šodien ne par to, tas nav tas temats, par to var ilgi runāt un diskutēt. Bet idejiski, jā, protams, ka tāpēc jau arī tie jaunieši, kuri jūtas slikti skolas vidē ar to pašu atgriežoties varbūt drusciņi pie bullyinga un visiem tiem jautājumiem izvēlas tālmācību, jo, protams, spiediena nav tur. Jā, tas var, protams, pāraugt citā problēmā, kad nav spiediens un mēs sākam vēl vairāk slinkot. Bet idejiski, jā, pamatā jau tas spiediens viņš nav. No skolas un tā, un jā, tev nav jāceļās uz skolu un nedrīkst nokavēt 5 minūtes, vai tev būs burts klasē vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Tā, jā, protams. Grūdienam vienmēr dzīvē ir jābūt, jo tad nekas nemainās, tas tā ir, bet tas ir tā interesanti, jā, cik daudz laika mēs pavadām, kad mēs varētu tomēr, jo patiesībā radīšana un prieks nav spriedzē, panikā, bailēs. Tas ir tas brīvais, ka tu jūties droši pirmām kārtām. Tu jūties, ka tu parūpēsies par sevi un par tevi parūpēsies vislabākajā versijā, nevis darot pāri gan mentālajā, gan fiziski, gan tur bulings, viss kaut kas. Jo šeit ir ļoti, nopietnas tās lietas, kuras tā kā neizolē. Un, tā kā par to runā, ka tā kā, tas tā kā ir, bet to grūto tā kā nepadara vieglāku. Un, šeit man atkal liekas tās tupelītes jānoliek un tas telefons jāizliek projām. Jā, mums vajag vairāk, es tā kā aicinu, Latvijā tā ir liela problēma, es gribu tā kā pateikt to, ka lūdzu strādājam pie tā, ka nevis skolēns mēs nosūtam uz tālmācību, un tā mēs risinām problēmu, ka tam skolēnam ir klasē grūti, viņš slinko, viņš neko nedara, tad lai iet uz tālmācību, tad jau pats tiks galā vai būs mierīgāk vidi. Mums ir jārada tā vide skolā. Punkts āmen. Tas ir tāds atkal vieglākais risinājums, lai atrisinātu problēmu. Īstenībā tas nav nekāds risinājums, tāpēc, ka nekas nemainās. Tā pēc būtības. Tā kā mēs to skolēnu vienkārši esam paklāji paslaukam. Mums ir jāstrādā skolā pie tā, lai tas skolēns tur jūtās labi. Tas ir sarežģītāk, bet tas ir tas skolas galvenais uzdevums. Tas ir tāpēc, kāpēc mēs ejam uz skolu. Ja tā kļūst otrā ģimene, tāpat kā tu mājās centies pēc labākās sirdsapziņas veidot to vidi un saprot, kas strādā, kas nestrādā. Un, protams, ka skolas to dara un cenšas darīt un par neveiksmēm, protams, mācās. Tas nav viegli, ka pēkšņi tik daudz bērnu ir tavā ģimenē, pat ap 1000 un pār 1000, bet tie izaicinājumi ir noteikti mainot, darot un nenoslinkojot. Tad man tagad jautājums, kā cīnīties slinkumu 2 padomu? Izņemot to 5 sekundžu, ko mēs iepriekš pieminējām. Noteikti es atkārtošos. Svarīgi ir padarīt tās vieglās lietas grūtas, kas ir tie sliktie dopamīni, un tās grūtās labās lietas, tie veselīgie ēdieni būs priekšā. Nevis mums mājās jābūs arī šokolādes, visur nolikts, bet mums mājās vienkārši nebūs šokolādes. Ja nopirksim, mēs ātri apēdīsim, bet būs pilns ar augļiem uz galda vai būs veselīgi ēdieni.
tā kā tavā acu mērogā tās labās lietas, kas tev ir vajadzīgas, un tās grūtās, nelabās kaut kur nogrūstas. Protams, arī saldējums bieži vien saldētavā sapeks daudz tiks ātri apēsts, un padomājam, ko tad mēs tiešām patērējam, un lietas, ko es jau šobrīd esmu arī izdzēsus no aplikācijām, kas man ir traucējuši, vai ēdieni, kurus es nepērku, vai arī nepatērēju informāciju, kurai es saprotu, nav nekādas jēgas, nav benefits, man satrauc, es vienkārši neizmantoju. Tas ir tas viens tips. Un tas otrs būtu sirds miers un konstants darbs ar elpošanu. Jebkāds meditācijas veids, ieslēgties viņā un sazemēties ar savu iekšējo mieru. Un visās mācībās, kur es skatos, ne tikai kristietībā, man patīk mācīties par visām mācībām. Šobrīd vairāk studēju kabala, tādu mācību. Un tur visur, kur es skatos, ir tātad vai nu ir lūkšanas citiem, bet tāda sazemēšanās ar savu iekšējo mieru. Jo tas mums jāatcerās, ar sevi mēs aizējam, atnākam uz šīs pasaules aizējam tikai ar sevi, un tas mūsu uzdevums ir mācīties sevī to mieru. Mēs pēc tam mistiski varam iedot to mieru arī citiem. Tas ir tā maģiski, bet tas ir darbs, tas nebūs tā, ka vēl joprojām tas ir bijis mans izaicinājums vairāk kā 10 gadus, kāpa kalniem pa lejām. Kad tev liekas, ak, Dievs, tu nevari, bet vienkārši skaiti to 10, elpo 9, un tu vari pēc tam, un ir tāds fantastisks rezultāts, ir tik daudz dažādas metodas eksperimentē. Man patīk, ka no malas liekas, es tagad apsēdīšos tur jogas pozā, tur meditācijas pozē, sakrustošu kājas, un pēkšņi es spējuši atbrīvoties. Tas prāts trakoņi joņo. Ar katru reizi vai katru dienu pat ir savādākas tās situācijas, bet atkārtot sev, ka tu spēj elpot, pasēdēt, kaut vai ārā atradīs savas tās lietas, bet paelpot un atkārtot sev, ka viss ir kārtībā. Arī tādas vadītās meditācijas ar skaistiem vārdiem, kas tev saka, tev pietiek spēka, tu esi radošs, tev ir iekšā miers, vai atkārtot savas mantras ir pats spēcīgākais, ko mēs varam dot, jo liekas, ka mēs nevaram viens ietekmēt, mēs patiesībā tik ļoti ietekmējam citus, un ja tu tāds viens ieej jau klasē, cik tu daudz vari kaut vai savam draugam palīdzēt, vai skolotājs varēs palīdzēt kaut vai tam vienam skolēnam, tas viens skolēns pēkšņi stāstīs un būs līderis un vēlāk ietekmēs 100 cilvēkus. Tas ir tas domino kauliņš, kāpēc mums ir jādod, un mēs nevaram visu laiku slinkot. Jā. Kas ar mani tādi divi padomi risinājumi? Tā, es teikšu tā, runāt ar sevi. Jā, jo es esmu arī iepriekšējās epizodēs pieminējis šo, bet ir ļoti svarīgi runāt ar savu dvēseli visu laiku un piespiest pašam sevi, jo ķermenis mūsos reāli klausās. Tas tā reāli strādā, varbūt izklausās drusku slimi, ko es tur pats ar sevi runāju. Dīvaini tā kā. Dīvaini, bet realistiski, jā, kad smadzeņi klausās, sirds klausās, un ja tu pasaki, ka saņemies, vai ka viss būs kārtībā, vai tagad, labi, tur, nezinu, tu nevari izdomāt, piemēram, tā kā, tu taisi vienu darbu, un tad tajā darbā viens no uzdevumiem, ko tu pildi, tu nevari izdomāt, kā viņu taisīt. Neiet. Labi, nevis ejam gulēt gultā un skatīties TikToks un ēst čipšus, bet labi, atstājam to vienu uzdevumu malā, ķeramies pie nākamā. Un tad ar cerību, ka atgriezīsimies pie tā pirmā un būs idejas, jo galvenais ir darīt. Un, kad tu dari, tad rodas idejas un tad jau viss iet uz priekšu. Jā. Tā kā atslēgas vārds ir darīt, un runāt ar sevi, piespiest sevi, un jo vairāk mēs sev komunicējam iekšā, jo vairāk mūsu ķermenis klausās un ir vieglāk strādāt, un tas reāli palīdz. Tā kā tas ir jātrenē, var justies sākumā drusku dīvaini. Tie, kas varbūt to nav izmēģinājuši, dara to, kad esat vienatnē, jo
vienatnē jūs neviens nedzird, jūs esat paši ar sevi savā zonā, un tā kā, kāpēc gan nepamēģināt un nedarīt to, vai ne? Jo mēs to redzam bērnos. Man šobrīd 2-gadniece visu laiku sarunājās Visu laiku runā pati ar sevi. Jā. Un tas, Tas jā, ir no bērnu kodā. kājām mums vienkārši mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mums Apklusi, ir nerunā. apklust vai nerunā, kad mums ir kad pasaule mums ir iemācījusi, kas ir dīvaini, kas ne, ja tu runā ar sevi, tu esi slimais, ej uz trakomā, jā. Bet realistiski tas viss ir pamatā jau kopš mūsu pirmajām dzīves dienām, kad tā mēs mācamies paši ar sevi runājot, atklājot, un tad jau mēs paši atrodam tādā veidā risinājumus uz tām visām dzīves problēmām un slinkumiem vispārējo. Otrs padoms. Es īstenībā nevaru tā tagad pateikt, kas ir otrs padoms. Man likās, tas darot, uzreiz jau pieminēji jau tajā sarunā, ka tā rīcība, ka tu arī skaitīji, piemēram, es noskaitīšu līdz 10, un tad es palikšu gultā un vēlreiz skaitīšu līdz 10. Ja nav tā rīcība, tad nav. Zini kā, es gribētu teikt, ka otrs padoms, lai ārstētu slinkumu, ir izgaismojot visu iepriekš teikto, es teiktu tā, ka ļoti domāt daudz par savu veselību, jo nemocīt sevi tik ļoti un ļaut ķermenim atpūsties, iet gulēt, tāpēc, ka pamatā vislabākais veids, kā mēs varam izvairīties no slinkuma, ir tad, kad mēs jūtamies labi un kad mūsu ķermenis ir izgulējies, ka mums ir enerģija un vispārējais. Tā kā nemokam sevi, tas, ka tu strādās pa nakti īstenībā, kaut ko tu izdarīsi, citreiz tas strādā, citreiz nē, tas var beigties labi, slikti, bet par to mēs arī iepriekš esam runājuši, bet kopumā tas rezultāts, viņš nekad nav jaudīgs, tik daudz, ka tu esi izgulējies, jūties labi un tad strādā. Muskuļiem, prātam, viņš atjaunojas tad, kad mēs guļam. Mēs tajā brīdī, mums ir adrenalīns, mums tajā brīdī šķiet, kad mums sakārināta smadzeņu nervu sistēma, tajā brīdī šķiet, kad kad mēs visu izdarīsim, tad naktī ir jāstrādā un viss. Dažreiz tā vajag, dažreiz tas tā ir, dzīve piespiež. Bet lielākoties nekad tas nav. Un šeit es varu runāt pēc spēcīgas pieredzes, jo es esmu baigā pūce un man patīk pa naktīm strādāt, un es esmu izgājis cauri visām, man liekas, nakts strādāšanas vai drīzāk all-nighter pieredzēm. Bet ka vienmēr vislabāk ir tiešām, es arī pats tagad esmu 4. kursā, skolu beidzot iemācījies, izējot visiem šiem 3 gadiem, 4, tagad jau 4 cauri visām negulētajām naktīm, kad vienmēr vislabākais risinājums ir iet gulēt. Ej gulēt, tiešām paguli. Un viss būs labi, ja tu dari, tad tās dažas stundas, ko tu noguli, nemainīs neko. Viss neko nemainīs un būs viss kārtībā. Tā kā galvenais ir pagulēt, labi aizēja vēlāk gulēt, tad galvenais ir pagulēt. Jā. Tā, tas ir tas, ko es esmu iemācījies šo gadu laikā un ko es tagad praktizēju. Tā. Jā, man bija pārsteigums arī studēt par sportistiem. Es ļoti aizrāvos ar tenisu, un tad bija interesanti, ka es klausījos profesionāli tenisisti. Viņi tiešām tā arī dara. Ir treniņš, un tad tu pa dienu paguli. Un tad ir treniņš, un tad tu atkal ej pagulēt, jo tie muskuļi atjaunojās, kas nozīmē arī informācija. Tā, ka tu esi ļoti daudz samācījies, tev vajag to miegu. Šeit ir fantastiski, tu esi pieskāries arī to, ka mēs nobendējam savas veselības. Protams, arī slinkojot, nedarot, mēs bendējam veselību, jo mēs mentāli sevi kuļam un sitam. Un tad, kad mēs pārdaram, kad jau ir pa traku, mēs esam tad ir grūti no tie tikt galā. Mēs esam atkal nespējīgi nākamajās dienās. Līdzīgi kā arī, ja ir ballītes, mēs ļoti labi zinām, izvēloties dzert alkoholu, nākamajā diena ir vienkārši norakstīta. Bet tieši tas pats ar all-nighter ir. Negulēs, viss pārējā diena norakstīta ir. Un tad ir jāuzdod jautājums, vai tas bija vērtīgi negulēt? Nē. Ja termiņš spiež, tad būs to, diemžēl, jāizdara, un tu rēķinies, ka nākamā diena būs traka, būs jāiztur, bet tev vajag to recovery pēc tam. Protams. Nē, es nesaku, ka all-nighter ir kaut kas tāds ļoti slikts, un ka tam nevajag būt, dažreiz, baig, dzīve ir grūta, jau es atvainojos.
Bet, tā kā idejiski, kopumā izvairamies no tā. Nav tas vajadzīgs. Pa kalniem un pa lejām tik vien mācamies.